Lauri, paldies par tavu skaisto komentāru. Tā jau arī ir. Vienīgais, kas šajā dzīvē ir patstāvīgs, tās ir nepārtraukti pārmaiņas. Mēs dzīvojam tādā neapstādināmā pārmaiņu ratā. Un, ja esat pamanījuši savā dzīvē, brīdī jūs iestrēgstat, tad viss kaut kas brūk un jūk un vēl kaut kas notiek, jo tev ir jāiet tālāk, tev vienkārši dzen tālāk. Visu laiku notiek kustība, viss ir mainīgs. Ziema, pavasaris, vasara, rudens. Viss ir mainīgs, tikai cilvēks ir pieķeršanās vislielākais meistars, kurš pieķerās pie lietām, mantām, pie pavasara un nelaiž viņu vaļā. Bet pavasara nomaina vasara, ir jāiet tālāk, bet cilvēks turās pie pavasara kociņa. Jā, tā mēs esam būvēti. Ir jāiet līdzi pārmaiņām, visam, kas notiek. Viss, ko mēs varam darīt, ir tikai vienīgi ļauties. Ļauties visam notiekošajam, iet līdzi visam, kas notiek, un neturēties pretī. Tā ir tā dzīves plūsma. Un tā ir tā dzīves plūsma, jā, tur nav cita vārdu. Tur ir tas vieglums, iet līdzi. Prātam gribas drošību, prātam gribas kontroli, prātam gribas matēriju, prātam gribas to, prātam gribas to. Dzīves plūsma ir neprātīgi viegla. Te prātam no vietas, te ir dvēsele, vienkārši jāļaujās. Un notiks vienkārši tādas lietas, ko tev prāts pat dzīvē nekad nespēs iedomāties. Tikai ļaujies. Ļaujies šim nepārtraukti skaistajam dzīves ritmam, kas saucās pārmaiņas. Paldies, Laura!